Milda pārliecina Martu, ka Leons tikai priecāsies par Martas un Ieviņas apciemojumu. Evelīna dusmojas uz Kristapu, ka viņa dēļ Īvo padzinis Evelīnu no mājām. Elze satiek Leona istabā Martu. Ieviņa un Aivars pierunā Oto braukt kopā ar viņiem uz Angliju. Elze pasaka Leonam, ka kādreiz jau ir nogalinājusi cilvēku. Rihards ierodas pie Martas un paliek pie viņas pa nakti. Tuk. Čau. Čau. Tas nekļūst pārāk aizdomīgi, ka es tik bieži šeit nāku. Nu, es domāju, ka nē. Ja tu ieraudzītu kādu vīrieti un sievieti kopā, ko padomāt, brālis un māsa? Nē, droši vien kaut ko citu. Nu jā, bet ja tiešām par mums padomā to? Nu, es esmu viesnīcas pārvaldnieks, es domāju, neviens man neko tādu neprasīs. Bet, ja arī prasīs, tas nozīmē, ka darbinieks ir idiots. Bet, ja tev kāds ko vaicā, tu tikai atsmaidi, labi? Labs ir sarunāts. Es vienkārši nāku šeit, un lai domā, ka mēs esam mīļākie. Ļoti labi. Jo, redz, man skraidīt uz stabulītēm sanāk pārāk laikietilpīgi, un māte vienmēr tur ir jāparunājas. Man gan laiks ir cik uziet. Brīžiem nezinu, kur likties. Aizstaigāju līdz stālim, līdz jūrai, pagatavoju ēst, nomazgāju traukus. Sajūtu, ka nevienam neesmu vajadzīga. Forši. Kas tur forši nomācoši tas ir? Pagaid, forši ir tas, ka arī tev tulītās vajadzēs pastrādāt. Jā? Jā. Redzi, tagad, kad Petersons, kad viņš ir aizbraucis. Labrīt! Es atnesu algas nodokļu grāmatiņu. Ļoti labi. Mēs varēsim jūs beidzot oficiāli noformēt. Līgums man jau ir sagatavots. Līga! Tu? Pazīst gan vēl? Nē, nu, protams. Tu jau nemaz neesi mainījusies. Es tiešām necerēju tev satikt šeit viesnīcā un vēl pie Grīmberga kunga. Un ko tu te dari? Es atnācu. Līga atnāca pie Petersona kunga. Nezināju, ka viņš ir aizbraucis uz Angliju. Ar Dievu mazo dīvainīt, tu teici un jau biji prom. Gan kāds tevi apraudzīs, un kā tas bija jāsaprot. Un pārī jumtiem klusi aizlido mans neatklātais super NLO. Man tomēr šķiet tas visu izskaidro, kāpēc tik ilgi bija jāmelo, viens otram jāpat ar izķertiem un dienas vidu patiktiem vārdiem. Kliedzās uz krastu jāsteidzās. Redz, kā ir, kad grib sagādāt pārsteigumu. Vajadzēja vispirms piezvanīt un noskaidrot, vai Aivars ir mājās. Tu tagad te strādā? Jā, es tikko kā sāku, bet vēl oficiāli neesmu noformēta. Kur? Iedrīkst jautāt. Es tagad veļas mazgātavē. Veļas mazgātavē? Un salona vairs nav. Jā, Helēna teica. Bet tu negribi kaut kur citur, kādā salonā, pilsētā kaut kur? Tas posms manā dzīvē ir beidzies. Nu labi. Tā, algas nodokļu grāmatiņas esmu atnesusi. Es tagad tieši. Atbrauc kādreiz uz stabulītēm. Labi. Uz redzēšanos. Visu labu. Nu, redz, neprasīja, kāpēc tu esi te. Kas viņai ar seju? Ugunsgrēkā apdega. Bet tu arī labā prasīt, vai negrib strādāt skaistumkopšanas salonā ar šādu izskatu. Nu jā, stilps sanāca. Pateicu un tikai tad padomāju. Labi, atpakaļ pie Petersona. Kamēr viņš ir projām, mums ir jāatrod tas stulbais dāvinājuma līgums. Kabinetā viņa nav. Sanatorija arhīvā arī nē. Tas nozīmē, ka līgums ir pie Martas istabā. Un man tā istaba ir jāpārmeklē. Tas nav pārāk riskanti? Es domāju, ka nē. Jo kamēr es būšu Martas istabā, tu ar Martu kopā kafēnīcā dzērsi tēju. Nē, es to negribētu. Pagaidi. Nē. Es saprotu, jūs neesat nekādas labās draudzenes, bet vienu pusstundiņu tu viņu sabiedrībā izturēsi. Un ja kas, tad tu man zvani. Nu, mēģināšu. Es to novērtēju. Es tiešām to novērtēju.
Bet viņa ilgi vairs neuzkavēsies. Tad, kad viesnīca būs mūsējā, viņa no šejienes, viņa lidos. Labrīt. Tēju? Kafiju? Šampanīti? Konfektes? Drusku vēl pagulē. Miega, Mice. Jā. Es biju cerējis ar tevi paēst brokastis, bet, ja tu mosties šādā tempā, tad jau tas diez vai būs iespējams. Nu, pagaidi, bišķiņ, es nevaru tik ātri. Nu, nav jau nekāds brīnums, zinot, cikos mēs aizgājām gulēt, vai ne? Tu gribēji teikt, cikos mēs aizmigam. Nu, labi, guli. Vai tu smosies, Par ko? ka es gulēšu? Protams, ka nē. Tu esi pārāk labs. Ņemot vērā, kāda es esmu cūka. Cūka? Marta, galvenais, ka tagad viss nostājies savās vietās, vai ne? Klausies, varbūt papusdienojam kopā. Varbūt līdz tam laikam tu jau būsi pamodusies un piecēlusies un apģērbusies. Ko? Nu, varbūt, jā. Es būšu. Silvija, labdien, kaut kas noticis? Ko jūs gribējāt? Jums kabinetā jānomaina viela, es tūlīt aiznesīšu. Nē, es gāju garām, es dzirdēju, kāds raud. Nē, neviens te neraud. Nu, Silvija, es taču redzu, ne? Nu, labi, raudāt. Tēt neraud, viss kārtībā, viss kārtībā. Nu, tomēr, kaut kas taču ir noticis. Nu, izstāstiet. Es saprotu, mēs neesam nekādi lielie draugi, bet tomēr. Tiešām mēs neesam draugi. Un es negribu runāties ne ar jums, ne ar kādu citu. Vispār lieciet visi mani mierā! Labi, tagad atstājiet to visu un nāciet man līdzi. Silvija, nāciet man līdzi. Nē. Nāciet man līdzi, ejam uz kabinetu, ja? Tur ir ērtāk, Man vispār nav tagad kur nav apsēsties. laika, man nav laika, man ir jāstrādā. Nāciet man līdzi uz kabinetu, nāciet. Labi, negribēsiet runāt, pasēdēsim, paklusēsim, nāciet. Es varu paklusēt tagad veļas mašīnas kompānijā.
Jūs tagad kā iespītējies bērns, no Silvija. Es saprotu, mēs neesam draugi, bet pasēdēt un paklusēt, taču mēs varam. Nāciet man līdzi. Dvieļi pagaidīs 5 minūtes. Nāciet, Silvijas jūs Man lūdzu. jāstrādā, es nevaru. Silvijas jūs lūdzu. 5 minūtes jums ir tiesības atpūsties. Nāciet man līdzi. Ne, nu labi, ja nu Nāciet, 5 minūtes. 5 minūtes. Lūdzu. Jā, lūdzu. Nu, sveiks atkal. Uz kājām? Tas priecē. Cik ilgi var gulēt, vai ne? Nu, vispār jau daktari saka, ka šitās vainas esot labāk izgulēt. Es tā mierīgi, bez straujām kustībām. Jā. Skatos informāciju izdevāju. Nu, bišķi parakņājos arhīvos. Un? Nu, ļoti vienkārši slepkavība bez iepriekšēja nodoma. Un kā tas notika? Banāli. Parasts skautiņš auto aizstāvējies un ar nazi precīzi rāpījis. Otram čalim kaklā tieši artērijā 2 centimetrus dziļi brūc. Es tu bildes parādīšu. Redz. Čalis beigts. Ātrie nepaguva. Viņš mēģināja bēgt? Nē. Sagaidīja gan policiju, gan ātros. Pats piezvanīja? Nē, zvanītāji ir bijusi kāda sieviete garām gājēja. Auto mēģinājis apturēt asiņošanu, uz mirkli atlaidis viņu vaļā, aizskries pie loga, uzsaucis garām gājēja, lai tā paziņo ātrajiem. Nu, viss. Tā bija Elza. Papīros figurē, ka tā ir nejauši garām gājēja. Es esmu izmeklētājs. Es varu vadīties tikai pie faktiem un citu faktu. Manā rīcībā nav. Toties man ir? Es saprotu, Suzana, nu nepatīkam, ka tavai sievai ir štuceris, bet, nu, kāda jēga rakņāties tā puišveļa kriminālajā pagātnē? Nu, ja gribi mainu liecību... Nē, es negribu mainīt liecību, es gribu saprast, kas notiek. Nu, kāda jēga, kāpēc? Tāpēc, ka šo vīrieti nogalināja mana sieva. Labdien! Vai, Elziņ, cik labi, ka tu ienāci. Citādi es te vienu pati ņemos. Nav ar ko parunāt. Varbūt iesim iedzersim kādu teju? Es jau labprāt, bet man pēc pusstundas jābūt atpakaļ skolā. Tad jau tu kaut ko gribēji? Jā, mums šo piekdienu bērniem ir ekskursija diena. Es gribēju palūgt, vai mēs nevaram atbraukt te pie jums pāris stundas, iziet ar zirgiem, pēc tam tepat kādu pikniku uztaisīt. Nu, bet, protams, ka varat. Tikai, no rīta, jo pēcpusdienās mums piekdienās ir klienti. Jā, ļoti labi ap 11. Ja? Jā, varat. Paldies. Jā. Tu tāda bāla, tev ar veselību viss ir labi? Ar veselību man viss ir labi. Es vienkārši vakar izvācos no Leona mājas. Es nedomāju, ka būs tik smagi. Elziņ, tu nepārsteidzies. Varbūt viss var nokārtoties. Nē. Pēc tā, kas ir noticis, tas vienkārši nav iespējams. Elza, tu paklausies manī tagad nopietni. Lai arī kas nebūtu noticis, visu var vērst par labu. Tu pat iedomāties nevar, kāda ir sajūta, ka tu saproti, ka to cilvēku tu nekad vairs neredzēsi. Nevajag atteikties no tā, kas tev ir dārgs. Tu vismaz runāji ar viņu, pateici, ka tu neko sliktu negribēji. Es pateicu, bet tas neko nemaina. Es savā dzīvē esmu izdarījusi lietas, par kurām man tagad ir jāsaņem sots, un tas ir pareizi. Paldies par to ekskursiju. Elzi. Nu, ko tu izdomāji darīt? Ziņos policijai, ka tava sieva vainojama slepkavībā? Un ko tas mainīs? Ja auto sēdēt cietumā, tad es saprastu. Bet tagad, labākā gadījumā, viņa rehabilitēs, tas ir viss. Jā, bet tie ir biogrāfija, jo nevienam nav nākus pļauna. Čalis vismaz varbūt vieglāk atradīs darbu. Zini, kā skatās uz tiem, kas ir sēdējuši. Tu domā, ka viņš ir darbu oficiāli meklējis, stipri šaubās? Nezinu. Jā, bet pasaki, ja tu negribi celt sūdzību pret savu sievu, ko tad tu mani trēkā? Lai es rakņātos papīros. Zini, cik daudz man darba? Es gribu saprast, es gribu zināt, ar ko es esmu precējies. Tu vari iedomāties, kā viņa dzīvojas visu šo laiku.
Tu vari iedomāties tādu situāciju, tu varētu dzīvot, ka tu būtu kopā ar otru cilvēku, apprecējusies no visas sirds un zinot, ka tevis dēļ kā cietumā sēž. Jā, bet tu pats esi ar viņu runājis par šito tēmu? Jā, es esmu runājis. Viņi saka, ka tas ir bijis gļēvlības dēļ. Nu, labi bija gļēva, labi pieļauj, ka otrs uzņemās vainu, bet tad pagaid, kamēr viņš iznāk no cietuma, bez tam precēs. Bet es vēl domāju, ka labāk ir nevis skatīties uz to, ko viņi ir darījuši, bet ko viņi gribēja izdarīt. Padomā, nogalināt cilvēku, paslaps viņu norakt. Ai, tas ir noziegums, pie tam ļoti smags noziegums. Es esmu sveiks un vesels. Un tas ir pagaidām. Jā. Labi, iešu. Es ceru, ka vismaz tu izšķirsies no viņas. Ko? Negribu neatbildi. Ja kas zvani. Es neesmu pusdienojis. Džēdiem droši. Jā. Krusmāmiņa. To taču viss neapēdīs. Labi. Atā. Nekautrējies zvani. Jā, paldies tev. Sēdieties. Man nav nepieciešams psihoanalīzes seanses. Nē, Rihard, es tikai nesen sāku strādāt. Es neesmu no tiem cilvēkiem, kurš to var atļauties. Nav taču runa par naudu vai par seansu. Es redzēju, ka jums ir slikti. Nav tā, ka es staigātu pa gaiteņiem un medītu klientus. Es redzēju, jums ir slikti, es gribu palīdzēt. Apsēdieties. Apsēdieties. Kur laika jūs esat kļuvis tik līdzjūtīgs? Es nezinu, varbūt kopš tā brīža, kad sapratu, ka ar tīru sirdsapziņu dzīvot ir patīkamāk. Starp citu naktīs var mierīgāk gulēt. Interesanti. Kas jums to palīdzēja saprast? Es nezinu. Varbūt tas, ka iemīlējos. Jūs iemīlējāties? Kāpēc gan ne? Man liekas, jūs uz to nesat spējīgs. Labi, es zinu, jums ir visas tiesības domāt par mani sliktu. Es esmu vainīgs jūsu priekšā. Es izmantoju mūsu seansus sautīgos nolūkos, bet es to atzīstu. Tā tas tiešām ir, bet tagad viss ir savādāk. Kāpēc jūs gribat, lai es jums noticu? Pamēģiniet man paskatīties acīs. Nu, pastāstiet, kas ir noticis. Все, давай, до встречи. Ой, папочка, я так рада. Осторожно, не облей меня своим коктейлем. А где Гуннар? А он вышел. Слушай, я так обрадовалась, когда я узнала, что ты эту Женьку прогнал из нашего дома навсегда. Откуда у тебя эта информация? Да Женька сама приходила ко мне, жаловалась, плакала. Скотина какая, она уже у тебя была, да? Ну, ты не беспокойся, мне ее жалобы до лампочки. Просто мне это все смешно. А вот мне не смешно. Ты пойми, я в таком возрасте, когда мне нужен покой, мне нужен какой-то домашний уют. А где мне найти женщину, которой нужен был бы я, а не мои деньги? Да передашь у тебя Гуннару. Уже есть такая женщина. Где она? Где? Я бы ее взял и сразу к венцу. Да Сильвия уже не годится, да? Чего? А того. Я знаю, обманывала, изменяла. Ну и что? Это все из-за этого гада Ива. Еще Рихард со своими советами. Да, но она и к этим советам прислушивалась. Ну, слушай, она просто слишком наивна. Ну, она разрешает всяким этим паразитам себя использовать. Я тебе сказал нет. Папочка. Ну, не знаю. Man, Silvija, tiešām nenāca ne prātā, ka jūs varētu raudāt tādu muļķīgu iedomu dēļ. Es domāju, tiešām kaut kas noticis, kaut kas traģisks, bet izskats, Silvija. Ok. Viss. Iesim tagad solīt tālāk. Pasmaidiet. Tiešām tik ātri pierod pie mani izskata. Es par tām jūsu rētām vispār jau esmu aizmirsis. Es jau nesaku, es tās neredzu. Protams, es tās redzu, bet tās man pilnīgi nemulsina. Nu, goda vārds, nu kā, tas ir vienkārši cilvēku uztveres īpatnības. Mēs pirmoreiz satiekot cilvēku, protams, ka pievēršam uzmanību kaut kādām detaļām sejā vai vispār augumā.
Bet tad, kad tu ieraugi to cilvēku savādāk, tu esi to jau aizmirsis. Un šīs detaļas atvirzās otrajā plānā. Tu uztver cilvēku kopumā, viņa personību. Un tam galīgi vairs nav nozīmes, vai viņam ir lielas ausis, vai garš deguns, vai es nezinu, kas vēl. Labi, ka man nav lielas ausis. Nu, redziet, citiem ir, ko tad, lai viņi dara? Vadīms taču nāca pie jums uz slimnīcu katru dienu. Jā. Nu, un viņš, teiksim, viņu tās rētas mulsināja. Viņš runājot ar jums novērsās kaut kādu, mēģināja uz tām neskatīties. Nē. Nu, viss ir kārtībā ar jūsu izskatu. Tas apmēram tā kā pusauģi. Atcerieties, kādu pusauģu gados mēs taisījām traģēdiju, kad uzmetās kaut kur kāda pumpa. Likās, visus mums skatās, visus to redz. Patiesībā taču tā nav. Es atceros pati, ka es dēļ vienas putītes pat neaizgāju uz jaungadu balli. Un tagad jūs redzēt, Silvija, jūs par to tagad smaidāt. Nu, smiekli pašai nāk. Nu. Jā. Rihard, paldies jums. Nu, jūs esat īsts brīnumdars. Ko jūs? Man tik viegli ap sirdi palika. Pilnīgi tā kā akmens novēlās no placīta. Ja nu mēs pacenstos šo labo sajūtu saglabāt, un jūs atnāks pie manis vēl pāris reizes? Nē, paldies, man šobrīd tiešām nav naudas, un arī par šo reizi es varu samaksāt tikai daļu. Beidziet, es taču teicu nevajag. Silvija, es taču teicu nevajag, es jums gribu palīdzēt. Bet jūs manā vietā varat ņemt kādu citu pacientu, un tas jums maksās par vizīti naudu. Nē, es negribu palikt parādā. Silvija, es esmu tas, kas jums ir parādā. Es savulaik esmu jums devis ne tos labākos padomus. Es gribu noguldināt savu vainu, cik tas vispār ir iespējams. Jums nav jāmaksā ne par šo reizi, ne par nākamajām. Jūs tiksit rīt šajā pašā laikā? Jā, es tikšu. Es gaidīšu. Sveiks, Gunār! Čau, Līga! Čau! Prieks tev redzēt. Man rīt jau stāstīja par tevi, bet, pašam savām acīm redzēt. Tikai nesaka, ka jūs viesnīcā. visi ilgojāties pēc manis. Nu, tu jau man pazīsti. Es esmu tieši tā, ka ilgojāmies jau bet šis tas pietrūka. Tev hipermetru teja kā parasti? Tu atceries? Nu, zini, profesionālais kretīnisms. Es cilvēks atceros ne pēc vārdu, bet pēc tā, ko viņi ir dzēruši. Tad teju? Vai arī par šiem gadiem kaut kas ir mainījies? Nē, pipermetra teja man garšo vēl joprojām. Bet es sagaidīšu Martu, mums te sarunāts satikties. Martu? Par ko tu brīnies? Nu, man likās, ka jūsu attiecības nebija visai draudzīgas. Varbūt tieši tāpēc vajag izrunāties. Līga? Sveika. Sveika, Marta. Es priecājos, ka tu piekriti atnākt. Jā, nu kāpēc gan ne? Es domāju, ka tu varbūt tur uz mani ļaunu prātu. Nu, tas bija sen. Un mums jau arī vairs nav ko dalīt. Varbūt apsēdīsimies. Labi, es tikai ātri piezvanīšu. Mirklīti. Jā, labi. Tu teju? Teju. Bebzietu, kā parasti? Sveiks. Aleks, es tikai gribēju pateikt, ka viss ir kārtībā. Paldies, Māšel. Mēģinu viņu aizkavēt, cik ilgi vien var. Un ja kas, tad tu man zvani. Vispār, ja godīgi, tad man tavs zvans pārsteidza, jo ilgs laiks pagājis, kopš mēs pēdējo reizi tikāmies. Jā, un tagad daudz, kas ir noticis. Bet es tiešām priecājos, ka tu uz mani vairs nedusmojies. Nu, nav vērts par to vairs runāt. Tā, dāmas, tējam. Paldies. Hipermetru. Un
ziedumu. Jā, paldies. Vai vēl kaut ko var piedāvāt? Nē, man paldies, nē. Tad man arī ne. Kaneta ne? Es tev gribēju satikt, jo man ir viens konkrēts jautājums. Jā, klausos. Es gribēju jautāt, kā tu skaties uz to, ja es ievāktos viesnīcā? Es vienkārši negribu vairs dzīvot pie mammas. Viņa ir tik ļoti aizņemta ar saimniecību un tik ļoti pārdzīvo par Laimonu. Man liekas, ka es viņai traucēju. Nu, ja tu neiebilsti. Nē, kāda man var būt iebildumi? Nu, tomēr. Viesnīca ir viesnīca, un viesnīcas klienti ir viesnīcas klienti. Man tur nav ko iebilst. Tas viss? Jā. Nu, tad labi, tad es iešu, man vēl darbi. Ja? Es tiešām priecājos, ka tev viss kārtībā, Līga. Godīgi. Tā kā, paldies tev. Pagaidi. Man teica, ka tev esot brīnišķīga meitiņa. Jā, ir meitiņa. Žēl, ka man nav sanācis ar viņu iepazīties. Nu, jā, tagad arī viņa vakar taisnē aizbrauca uz Angliju ar vecstāvu kopā. Bet gan jau atbrauks, un tad jūs varbūt iepazīsties. Labi, Līga, bija prieks tevi redzēt. Aleks, es neko nevarēju izdarīt. Viņa aizgāja uz savu istabu. Sapratu visu. Ko jūs darāt manā istabā? Vai tālāk man ir jāsmejas, vai droši karā jādodas? Kā ir? Izskatās pēc Martas paraksta. Perfekti. Un tagad lūdzu zelta variantu.